Mēs šeit redzam solījumu, bet šis solījums jau, piemēram, man kā organizācijas pārstāvēji, kā onkoloģijas pacientam, viņi ir dzirdēti 25. gadā, šogad. Es gribu redzēt, kā viņi to var realizēt. Piemēram, par inovatīvajām zālēm. Ir tā, ka mums ir 80 inovatīvi medikamenti rindā, kompensējamo zāļu rindā, un tās naudas jau nav ne pagājušo gadu, viņi bija ne šogad vispār neko pieaugušiem nepiešķīra, un šīs zāles gaida tūkstošiem cilvēku. Tā ir viņa tā kā veselība, bet viss atduras pret to, ka nav naudas. Es arī esmu vairāk kārt runājis ar veselības ministru, es esmu caur sociālajiem tīkliem arī pie viņa vērsusies. Un viņš tā arī saka, ka nav naudas, bet uz nākamo gadu viņš teica, ka viņš varētu dabūt 600 miljonu nepieciešami visiem medikamentiem. Kur viņš viņus dabūs? No kurienes? No kurienes? Jā, un arī veselības ministrs sacīja par tiem 6%, un tas īsti nav reāli. Tas ir solījums, kurus viņi nevar izpildīt. Man kolēģi rēķināja, lai mēs tiktu no šodienas veselības budžeta finansējuma, kas ir nepilni 1,9 miljardi, lai mēs tiktu līdz 6 no iekšzemes koprodukta, rupi runājot, tas ir drusku pāri pa miljardu. Kas ir vienkārši absurds. Pie tam vienkāršā, es tagad pieķeros pie tās vienkāršās valodas. Čaļi vienkārši uzrakstīja, 6%. Nepateic, ka tas ir miljards, kura mums nav. Top solītāji šitie 2, kas 6% soli ZZS un jau nav vienotība.